it possible with Cambodian money? Yeah, of course. Okay. So for this one is 2.5. Yeah. And this one is $1.25. Okay. Thank you. Thanks. Okay, thank you. Šis ir pats labākais, kas varētu būt. Bļaļ, kā taisīt vaļā. Tas ir pīzdēts galvā. Tu iznāc. Un tev pretī ir logi. Nu neko, skatīsies uz mani. Skatīsies 2 gultas. Tāds bookingā bija piedāvājums. Izdevīgāks, lielāks. Pārsteidz, kas pa vannu. Cik es saprotu, viņu nav iespējams pat piepildīt ar ūdeni. Vispār smuko. Trepas. Nezinu, kā uz kuriem domāt. Bet jā, nu cipa pasties, tagad pa 9 bakšu man aizvedīs līdz lidostai atpakaļ. O, man tur leduskapis. Kurš nav pieslēgts, kurā ir karsts iekšā. Yeah! Seifs, viss basēns. Ok. Viss, ko es tagad gribu, ir gulēt. Ok, prikols tāds. Ceļi, ko es redzēju, kur nebija asfaltēts, tas bija tāda iemesla dēļ, kad jauna lidosta, kas ir uzcelta, un loģiski viņa ir uzcelta, nekurienē. Mēs stundu braucām, un tikai pēc kaut kādām 40 minūtēm parādījās ceļš, parādījās vairāki ceļi, kas ir asfaltēti, līdz tam bija no comments, vienkārši no comments šobrīd. 2 hours later. Nu ko? Ai, kur es esmu iekūlēs? Basēniņš lējā, reku. Lietas izstāsta, ka būs. Ka tur tālumā ir rats. Es mums tur vietējā kaut kādu dzīvo cilvēki. Jā. Nu, ja mani šeit nenolaupīs, tad viss būs Tur jau pirmie mēģinājumi man apčukarēt jau bija. Jā. Šitāt man būtu iedavuši. Nē, iedod atkal man par pašām durviem numuriem. Botas vilkt. Labi, iesim kā iesim, redzēsim, kas te notiks. Yes, I didn't sleep all night. I was going, yeah. In the plane I also. Yes, yeah. Labi. Nav tik traki, cik tā kā varētu būt. Bet ir sajūta, kad es iznākšu ārā un, karoči, visi redzēs, baltais ir atbraucis un davai, karoči. Uz kuru pusi man iet? Un ko man tagad darīt? Nekad pupas paēst. Aiziesim. Vistiņa, re, kur ir 4 štukas. Benzīna tanks uzreiz. Kafija, vistiņa. Mēs jau kaut ko padzirdēs, jau būtu. Hello! Chicken. Yes. How many? It's not spicy? Oh, yes. How many do you want? One. One, yes.
But I want lake. This. Yeah. Yes. How much one? In your. Yeah. It's not spicy or it's spicy? Not spicy. Not spicy. Oh, thank you. Or you can eat that way. Yeah? Okay, thank you. Paņēmām reku vienu vistiņu. $1, uzreiz $1 eiro. Nopietni. Šeit uzreiz ir Wi-Fi. Un atnes tikko bezmaksas dzērienu. Izstāsta pēc ūdens. Tāda šķēdīta, kaut kāda tēja ar ūdeni uz tādu. Eiro. Šitos samaksāja Ērika. Nu, dolārs Ēriks. Man ir ļoti liela sajūta, ka šeit būs viss ļoti dārgi. Tā iemesla dēļ, ka es esmu turists. Visu uzreiz gribēsies uzvairīties, jo taksists jau nokās $27. Viesnīca man piedāvāja pa $9. Pēc tam aizvest. Un arī šobrīd tas Ēriks pa vienu ir jā. Nav tā, ka es esmu ieradies šeit kļenčīt, bet pārmaksāt es arī negribu. Nav tā, ka es esmu kaut kāds miljonārs, kurš brauc pasaulē. Protams, viņi gan jau mani par tādu uzskatu, jo, ja jau man ir iespēja atbraukt pie viņiem. Labi, ka tempļi ir tuvu. Vēlāk mēģināšu no viesnīcas dabūt informāciju, cik tad maksās man tuktuks uz visu dienu. Taksis, protams, pat vecāri piedāvāja, bet, templis 60 uz 3 dienām, tuktuki 60 uz 3 dienām, tie ir $120. Lai jūs saprastu, cik daudz šeit ir. Nē, ja asfalts ir viņiem ielēts, nav tā, ka nav nekas ielēts. Bet ielas ir lūk šī tik tukšas. Kas nav tur kaut 1000 viņa naudiņas. Jā, visur viņi man teiks $1, tas ir stabili. Izdot, viņi man izdos viņa naudiņā ārā. $1. Es nevaru pārdzīvot to $1. Cūka ar rīsiem, beef ar rīsiem. Būs šitien jānāk paēst pēc tam. Eku skola, uz pašu stūri kārtē varēja. Lielais rats. Labi, aiziesim, kurš paņemsim, zin ko? Paņemsim, padzerties. Un uzminiet, ko es atradu. Uzminiet, ko es atradu. Ej, tu nost. Iedomājies, es esmu 5 minūtes šeit, un es atradu kādu. Coca-Cola.
Hello! Ir te kāds? Nu, cik tu gribēsi no manis nokāst? Tāds tas vienīgais jautājums un šeit. Can, yes. 2,000. 2,000. Okay. Ba trăm nghìn. And what's the name? 10,000. Tôi chăm cái giọt sẹo hơn. Kas tam mums ir štuka? Štuka, 2. 1 štuka, 2 štukas, 3,5, nu labi, okei. Es iedevu viņam 10 štukas, viņš man iedevu 6, 7, tā, nu labi, okei, viņš čil. Tā stop, man vajag navigāciju saglabāt. Man vajag saglabāt lokāciju. Uzreiz atrast kārti. Nu jā, karača kārtiem ir tāds prikols, kad gan Taizemē, gan Malaizijā viņas nav baigi legāls. Tu nevari kārtas spēlēt. Viņas azartspēles ir aizliegtas vairāk vai mazāk. Viņiem ir tur kaut kādi šitie te prikoli, bet tieši kāršu azartspēles, jā, cik sapratu, ir aizliegtas. Tieši tāpatās kā Vietnamā, viņi 90% pārvietojās ar motorolleriem. Un noteikumi viņiem arī ir, kā jau var redzēt, ir, bet izstāsta, ka katram savi. Un es dzīvoju uz ielas, kur ir luksafors. Es to tā sev priekš sevis arī atgādinu. Ļoti plašs viss. Ļoti šeit ir 4 jostas, gandrīz uz katru pusi. Un sastrēgumu es ļoti šaubos, ka šeit mēdz būt. Iespējams tā, lai varētu bruņu tehniku pārvietoties. Daudz visādi. Ne, visam pirmajos stāvos ir kaut kāda pārdošana. Šits, piemēram, autoservis. Tāds diezgan paliels pat izskatās. Reku benzīntanks, iespējams viesnīca. Kameras uz visiem stūriem. Arī uz manas ielas stūra. Normāla kamera. Jā, normāla kamera. Šeit ar tieši tas pats. Dzēsim uz to feriju vielu lielo. Ka brauc arī šurp. Pamanīju to, kad šoferis pat neskatījās aplī pa kreisi. Viņš vienkārši brauc viņā iekšā. Tas bija tā dīvaini. Un šoferis godīgi teikšu. Nu, es neko negribu sliktu teikt, bet ierodoties man bija sajūta, ka es ierados Ziemeļkorejā. Jo tā robežsargu attieksme bija tāda ļoti, nu, mēs bijām pirmkārt pirmā lidmašīna, man liekas, tajā dienā. Mēs vienīgie bijām lidostā. Un bija tā interesanti. Vajadzēja iziet kaut kādiem 9 līdz 12 cilvēkiem cauri manai pasei. Es iedevu pirmajā lodziņā pasi. Viņš man parādīja pie nākamā, es gāju pie otrā lodziņa. Tur man bija jāsamaksā. Tas man parādīja uz pēdējo lodziņu, uz 9. Es aizgāju uz 9. lodziņu. Un tad es skatos, kā man pasi lēnām ceļoja caur cilvēku pie manīm. Katrs viņu kaut ko paskatījās, kaut ko parunāja, kaut ko. Viens tur beigās ielīmēja kaut kādu lapiņu iekšā, kaut ko aizpildīja. Un tad es tikai gāju uz checkpointu. Un kur atkal man prasa tos pašus jautājumus. Cik ilgi, kur došos, kurus nācu, kur braukšu, kur palikšu.
atkal ieliek kaut kādu zīmogu, man tagad pasa pēc šejienes izskatās tā, ka es būtu izceļojis cauri 10 valstīm. Bet labi, ne par to stāsts. Iznākot no ārā no lidostas, uzreiz jau klāt čalis. Diezgan uzmācīgi man stāsta to, ka grēbs viņu bolts izmaksā daudz dārgāk, $31, ko es arī iegooglēju pēc tam, jā. Viņš piedāvā pa $27. Es saku, simkārti grib no sākuma. Viņš ķipa, nē, simkārti ir ciet, pie manas mašīna arī var dabūt. Es tāds, ok, labi, var dabūt mašīnā, bet es gribu simkārti dabūt te tagad. Sagaidīšu, kur ir. Viņš parāda tur ap stūri, es aizēju ap stūri, tur viss vaļā, simkārti var dabūt. Jau pirmais tāds, sākās. Tagad es atbraucu uz viesnīcu, jā, man viesnīcā pateica to, ka pa 9 bakšu es varu dabūt uz lidostu atpakaļ taksi. Nu, vismaz labums pirmais. Tā kā jā, un tāda sajūta bija, kad mēs arī taksī braucām. Tas taksists uzdod man tieši tos pašus jautājumus, ko uzdeva pie vīzām. Un viņš uzreiz arī piedāvāja tuktuku, viņam ir tuktuks, viņš ir gatavs arī ar tuktuku. Un tāda sajūta, kad valdība ka šis čalis ir viens, vai arī šitiem te davai piespēlējam savu cilvēku, kurš braukās, mēs zināsim, ko viņi dara. Vai viņi dara kaut ko nelegāli vai legāli vai kaut kas tam līdzīgs. Vismaz tāds sajūta bija. Es nesaku, ka tas tā šeit ir. Mans uzdevums ir nodot sajūtas. Un šobrīd man liekas, ka būs viss ļoti dārgi. Lai arī šeit ir lēti, ko barbarīts ir, vai lai arī šeit ir ķipa lēti, tad, godīgi sakot, 50 centi par Coca-Colas buņģiņu. Es nezinu, cik tas ir ērikos, protams, bet visur citur, kur es biju, pudele maksāja 30 centus, vairāk vai mazāk. Protams, kā jau visur. Es domāju, arī Latvijā šādā vietā būtu piedirsts ar gružiem. Jā, tas feelings, ka būs diezgan dārgi. Visur vienkārši minimālo cenu teiks dolārs un visu. Un cik tev dolāri, tik lietiņas tu vari paspēt izdarīt. Tāds iespējas vismaz rodās. Jā, 99% uzrakstu ir pat salasīt nevar. 50 metri var izlasīt. Jūs negribat, lai pie jums mēslo, bet miskastes jūs arī nekur ārā neliekat, es tā saprotu. Un, jā. Pilns ir viesnīcā. Viesnīcas, jā, es domāju, spā un viesnīcas šeit ir labā levelā. Es tā domāju. Vismaz cik es skatos, un tur, kur es esmu šobrīd, arī tieši tas pats ir. Protams, ciet. Vienīgā atrakcija, uz kur vērts būtu atnākt šobrīd, ir ciet. Man jums jautājums ir, kā jūs domājat, vai mums Latvijā būs tikpat liels
rats. Vai arī mums būs kārtējo reizi kaut kāda pat stava. Kā jums liekas? Ierakstiet droši komentārā. Kā jau aizmugurē laikam var redzēt, benzīns maksā 4 štukas 400 kapēkām. 4 štukas, lai jūs zinātu, ir $1. Tā vismaz man pateica, bet es joprojām neesmu pārbaudījis. Tas nozīmē, ka benzīns šeit maksā vairāk kā ēriks. 50 centi, tas būtu lēti, jā. Jā. Just walking. Jā, man tikai pastaigāties ar kājām. Pirmā diena. Tuk-tuks, kur piedāvājās. Nu, uzreiz var pateikt. Es šeit būšu tikai un vienīgi uz tempļiem. Tās būs varbūt tās 4 dienas un es malcu prom. Man, piemēram, gribētos tiešām noīrēt mocītu un maukt, bet redzot, cik viss te dārgi šobrīd ir, tad es labāk pavadu pāris dienas tikai un pārējo visu piedzīvošu gan jau kādā citā reizē. Jo es viennozīmīgi atgriezīšos Āzijā, Vajag dronu, vajag rokas kameru, kas ar tādu labiņu zoomu un tumsā ir laba miskasta, lai var normāli iefilmēt kadrus, tūplānus visādus un piezūmot kvalitatīvi. Tā, lai kontents būtu skatāmāks. Un viennozīmīgi kādu karstgalvi, kurš padotos visādām avantūrām, vai kuru piedzīvojumu paši atrast. Un tad tādu ceļojumu vienkārši dokumentēt. Varbūt šodien arī aizbrauksim līdz pašam centram. Apskatīsimies. Ko viņi var spēj mums par piedāvāt. No, nevis līdz luksafonam, elektriskais, bet pretējo virzienā vienkārši. Pretējā virzienā pa maliņu viss kārtībā. Viss kārtībā. Pasties kādu pils, nu. Nereāli. Basiņš labs. Vistiņi, blīn, pa $1. Jā. Laikam vajadzētu mēģināt basēnā ieiet. Un aizbraukt pēc tam līdz pilsētai. Pačakot, ko notiek. Bookingā gan daudz bija atzīmējuši. Netīrs basēns, pilns ar grūžiem. Bro, kad upē neizpeldēji.
Kur mans tuktuks atbrauc. Hello! Atmauc uz pilsētas pašu centru nosacīti. Viņiem ir tāds kanāls, kas iet visam cauri, un tad izdomāju aiziešu līdz tirgumu, apskatīsimies, kas labs tur ir. Tur viņiem ir iela kaut kāda, barčikiem un shit, bet atceramies, galvenais mērķis šīs valsts apciemojumam ir tempļi. Biļetes esmu nopircis 3 dienu ieeju, lai varētu apskatīt. Visi rēd, visu kaut ko. Smūtīnā, vairs $1. Arī pēc tam varēsim atnākt, uzvēst kaut ko. Jā, šajā ceļojumā es esmu piefiksējis tādu vienu lietu. Visur Āzijā viņi sēž pie šitiem galdiņiem. Viņiem ir nokrauts viss galdiņš ar entajiem ēdieniem. Nereāls liels zupas šķīvis ar milzīgiem gaļas gabaliem. Un sēž 4 somītes maziņas un ēd. Un es domāju, kā jūs to visu vispār varat apēst? Es paņemu, lielo porciju vai mazo porciju paēdu, man ir ķipa chill, ir ok. Viņiem ir nokrauts galds. Tādā svelmē viņi sēž un ēd. Un es domāju, kur viņiem tas viss paliek? Viņi ir taču maziņi ir. Un viņi apēd tur 2-3 vairāk pēc masas nekā es. Tas man liekas ļoti dīvaini, tagad ar skatījos, tur tāds rīsu klucis čiksai uzlikts ir. Vai viņi neapēd visu un atstāja ļoti daudz, vai kas ir, es nesaprotu, jā. Teikšu godīgi, tāds patīkams, pastāstīsim par krustojumiem, tāds patīkams Vietnamas vaibiņš. Nav neviena luksofora, visi brauc, viss notiek ļoti organiski, neviens nepīpina, avārija nav. Ļoti patīkami. Ļoti forši. Man ir šopiņos, teikšu, suvenīri.
Gandrīz vai tie paši, kas visur. Tur handmade pa taisno. 1001 dažāds lūdzu. Davējam iekšā, pastamies, ko notiek. Normāli zīmējumi. Hello, sir. Hello. What? Inside, look. No, I'm just looking around. T-shirt, tank top, goodbye for you. For you, Tiger, Hanuman, no fair, Uncle One, Cambodia beer, Uncle beer. What's the price? $3 for you. Only for you. Okay. You get two. Kāda bomba varēs vēl nokavēt? Nereālā māksla viņiem ir. Pasties. Es teikšu, viņiem ir baigie mākslinieki šeit. Tas nav tāds, ķipa izprintē. Hello. I'm just looking around. You paint everything? No? Okay, you just sell, okay? Yes. Okay. Oh, black. Thank you. No, thanks. Hello. You want to buy something? Just looking. I have it, everything. Thank you. Jā, viņiem ir praktiski vispār te nav cilvēki iekšā. Un, hello. I'm good. How are you? How are you? Fine. And you? It's okay. It's hot. It's very hot. You come here cool. Yeah, I know. But Where are you from? I'm from Latvia. What? Latvia. It's Europe. In Europe. Yes. Very cool, right? Yes, that is cold now. I have seen laptop also. Okay. Yeah, the But no, I'm just looking around, walking around. I Thank just you. to show you, no problem. I just to show you about my SIM laptop. Because very cool, you see that? In Cambodia, see? Okay. Yeah, very nice. And bigger size you have? I have bigger like your size. I have to. XL or 2XL? No, you only XL, not you on. I saw you. You see? But I like big. I need big. I know. Yeah. I know what you mean. You know. You see And- that? You see here? Okay. Yeah. okay. You see? And what's the price? For you, I sell only $5. But if not you, I sell 10. You see that? Here. You see? Please. Yeah, I see. Yeah. Well, very nice. I have more color, madam. No. Thank you. Here. You see that? It's so nice, please. Cool. I think about it. You I like take this black one. I like it, but I think about it. You take No, I think about it. Sorry. Okay, if you take two, if you take two, I sell you two for $6. Okay, please. You buy now. Okay. I never sell, but for you I sell. No. Yeah. 2 for $5. Okay. I like you because I see you are so cool. Yeah, you take that. You see, many color. Yeah. This one 100% cotton. Very comfortable. Okay. This one And which one? and this one. Okay. You always like black color. Yes, only black and white, only. How about one here and then this one here very good cotton. Mm-hmm. Yeah, you see that? I feel, yeah. And here I have What's the price of this? for every day. I sell every day, you know, the last $10. Mm-hmm. But I sell for you only $5 for you. I never sell, but I like you.
Okay, everything then 10. Yeah, please. Okay, Okay, wrap you it take up. blue and then blue. No, black. Black. Black and black, everything Okay, black. Oh, you everything black. Yes. So lucky. I never, because today, not so much good business. Yeah, I know, I see, not tourists. Yeah, not so much food. I meet the people from Finland 2 days ago. Yeah. He buy from me a lot. He buy for trade for his mom. He buy, Okay. Yeah, he say he can come here help me. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you, Thank sweetie. you. Thank you for you help me. Yeah, I hope you meet the good luck people. thank you. Nu, visi dešuku iztērēja, nopirka 2 kreklus, nopirka bikses. Ļoti labsirdīgs cilvēks bija. Atļāvos bišķīt vairāk. Nē, esmu jau plānojis, nav budžetā vispār ielikt iekšā kaut ko nopirkt, bet apstrādāju, kā sacīt. Sāka ar 6 baks pa 1 kreklu un beigās, ko jūs jau paši dzirdējāt, visu dzirdējāt. Jūs te redzēsiet, nezinu. Viņiem ir diezgan dārgi viss. Ja tā salīdzinam, viņi vienkārši visu pārvērš dolāros, cipariņos un tas ir arī viss. Tu kā turists vienkārši atbrauc un tev ir viegli, tu redz viens, tu redz 2 un vienkārši samaksā. No. Aizem šodien. Ejam tur, kur gaismiņas ir. Ejam tur, kur gaismiņas ir. Ejam tur, kur gaismiņas ir. Ejam tur, kur gaismiņas. Tic, kad bišķīt vairāk cilvēki tanī brīdī, kad šeit ir turistu sezona. Jo šobrīd izskatās, kad šeit nav nekā. Varbūt kārtējo reizi es esmu agri ieradies uz 7. Yo, I'm good. How are you? Visu laiku nefilmē. Grūti ir trūcīgā valstī. Tie cilvēki prot lūgties. Ne lūgties, viņš pat piedāvā savus pakalpojumus tik ļoti zemā balsu tonī, kad vienkārši žēl paliek viņus un tev gribās kaut ko pirkt un tu vienam pasaki nē, otram pasaki nē un viņi viens pēc otra vienkārši nāk klāt un tev visu laiku diedalē, lai tu no viņiem kaut ko nopērc un taksi vadā vai arī lūdzu masāžu, sorry, no un vienam pateic nē, kāpēc tu man atkal nākamais jau prasa. Un ir grūti staigāt, filmēt kaut ko, sevišķi, ja tev ir žēl viņus. Tev gribās palīdzēt, jo ķipa man it kā ir nauda. Bet tajā pašā brīdī, es taču arī ceļoju uz budžetu un nav jau tā, ka es esmu tur super kaut kāds bagātais. Bet jā, kokteils visur skatos ir 1 eirika maksā. 1 eirika kokteils un jā. Es ticu, ka tie krekli viņiem maksāja tur 50 centīmus, nevis $3, bet jā, tā kaut kā.
paņēmām kārtējo smūtī. Vajag kaut ko bišķīt uzēst. Viņu pisties omleti arī viens ēriks. Plašu omletīt paņem. Stīgi raids ar mango. 4 ēriki. Burtiski uz krustojuma stāv mēns un 3 soļu attālumā no viņa ir čoks un piedāvā marihuānu. Uzpīpē. Visu, ko grib, viņš man dabūs. 3 soļu attālumā no policista. Te ir 2 varianti. Vai tur viss ir saskaņots, vai arī viņš bija galīgi stulbs. Vai arī tas ir normāli, jā, grūti man pateikt. Jā, tā kaut kā. Turisti ļoti maz, jā, Diedelē viņi ļoti daudz, diemžēl. Nu, ne Diedelē, bet, es jau iepriekš izskaidroju. Šīdā tēs ir paņemt. Šītāds te priekšā. Tas skaidās autentiskais viņiem. Riči. Nevis tuktuks, bet šītāds. Viņš ir bišķi dārgāks, bet, yeah. Fancier, man, fancier. Brās augšā. Hello. Thank you. Neko mēs baigi nepārbaudījām, cik viņi tur iesvēra. Tik iesvēru, uzticējos lielveikalam. Vēl viena maziņa problēmiņa, kas šeit ir, ko es esmu novērojis vismaz pēc bookingu, ka kanava Wi-Fi labs. Jā, man ir čakarīgi augšuplādēt kontentu. Neiet runa par YouTube, te iet runa par GoPro serveru. Un, gemarojas. Un tas ir bišķi gemarojas. Labi, sauksim savu taksīti, brauksim no šīs gaišās vietas. Būs ērtāk mums, jums, visiem, ne? Tātad Kambodžā brīvajā laikā policisti piestrādā par grab šoferiem. Vai arī čalīts ir kaut ko bišķi sajauc.